Labdien, godājumie klātesošie mēdīju pārstāvji. Prieks jūs visus redzēt šorīt. Sākam preses konferenci par birokrātijas mazināšanu un jaunas vienas pieturas aģentūras veidošanu. Un šodien preses konferencē piedalās Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Ilze Saliniece, Izglītības un zinātnes ministras biroja vadītāja Kristiāna Strēnga, kā arī Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede. Sākumā būs klātesošo prezentācija un tālāk jau būs iespēja mēdījiem uzdot jautājumus. Lūdzu, vārds ministrei. Jā, labrīt, prieks un tiešām jūs šorīt redzēt. Mēs šodien virzam uz ministru kabinetu jautājumu, kur gaidīsim deleģējumu no ministru kabineta, lai varētu mainīt sev padotībā esošās aģentūras un veidot jaunu vienotu aģentūru, ar mērķi, lai virzītos uz birokrātijas mazināšanu un lielā mērā veidot tādu vienas pieturas aģentūru kā atbildi uz dažādiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir izglītības sistēmā. Ja mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, tad tas, kas noteikti ir jāuzsver, ka pirmais, tas, ko mums dod šis rīkojums, vai kāpēc mēs virzamies uz šīm pārmaiņām, ir kā nedublēt funkcijas vairākās no savām aģentūrām. Otrs, kā efektīvi, es teiktu, jēgpilni izmantot cilvēku resursus, kas ir šajās dažādajās aģentūrās, lai mēs nonāktu pie labiem risinājumiem. Un tādā veidā arī sakārtot to un nodalīt, kur ir politikas veidošana un politikas realizācija. Divas tādas būtiskas lietas, kur mums dažādās aģentūrās reizēm tas ir sajaucies kopā. Un tad otrā tāda būtiskā sadaļa, tad, kad mēs runājam jau par šo jauno aģentūru, ir, un to jūs droši vien jau iepriekš esat manījuši, mēs esam caur fondiem attīstījuši un uzrakstījuši projektu, kas saistīts ar jauno metodiskā centra izstrādi, kas veido un palīdzēs sakārtot metodisko materiālu izstrādi skolotājiem un runāt arī par profesionālā atbalsta sistēmu pedagogiem. Tātad kopumā viens, veidojot šo aģentūru, virzīties uz to, lai jēgpilni izmantotu cilvēku resursus, un otrkārt, lai tiešām sniegtu jēgpilnu atbalstu izglītības sistēmai. Un te, protams, kad ir jārunā par pilnīgi visiem izglītības līmeņiem, sākot no sākuma skolas, ja par metodiku mēs runājam, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība un arī pieaugušo izglītība. Kāpēc to visu minu? Jo viens ir, kad mēs saskaramies ar šiem izaicinājumiem, otrs arī lasot un iepazīstoties ar dokumentiem, kur mums vairāk vai mazāk represīvie partneri uzrunā mūs par to, kā tad mūsu sistēma strādā. Un daļa jautājumu, kā izaicinājums parādās tieši OECD dokumentos, kuri uzrunā mūs par to, lai veidotu vienotu aģentūru un labāk pārvaldītu savus resursus. Tieši tāpatās arī valsts kontroles ziņojums ir precīzi runājis par pieaugušo izglītības izaicinājumiem. Finanšu ministrija un arī attīstības dokumenti lielā mērā liecina par to, ka strādājot efektīvāk, mēs varam iegūt arī labāku rezultātu. Es jau pie tā viss pieskāros, es domāju, tie ārējie rādītāji, uz kuriem mēs varam raudzīties, ir viens, ka cilvēkiem ir skaidrs, kā viņi iegūst, teiksim, ja mēs runājam par pieaugušo izglītību, kur vērsties un kā šis process tiek organizēts. Un noteikti, ka mērījumi attiecībā uz skolēnu sniegumu ir tas, caur kuru mēs arī sapratīsim, vai jaunā aģentūra funkcionē pietiekami labi. Un raugoties ar skolotāju profesionalitāti, arī lai šis metodiskais atbalsts ir pietiekami jēgpilns. Tālāk došu vārdu Ilzei jau runāt par jauno aģentūru. Jā, labrīt visiem. Un tātad iezīmējot, kā mēs redzam šo jaunās aģentūras vīziju. Tātad par jaunās aģentūras vīziju. Tas, ko jau ministrs kundze pieminēja, ka mūsu primārais mērķis tātad veidot augstas kvalitātes, vienu vietu pieejamus pakalpojumus mūsu galvenajām mērķa grupām, kas ir bērns, skolēns, jaunietis, pieaugušais. Līdz ar to
aģentūras primārais mērķis ir tiešām nodrošināt, lai caur šiem pakalpojumiem bērni, jaunieši, pieaugušie spēj attīstīt savas prasmes, spējas, talantus un būtībā virzās uz izaugsmi. Tas ir galvenais mērķis, kāpēc mēs arī šo darām. Otrs, protams, domājot par tādu efektīvu pārvaldību, mēs arī mērķējam sakoncentrēt vienu vietu inovācijas, cilvēku resursus un arī tiešām domāt par tādiem mūsdienīgiem efektīvas pārvaldības risinājumiem, jo pārskatot funkcijas, dažādus projektus, kā tos veidot tādā efektīvākā sinerģijā, šī tiešām arī ir iespēja padomāt, kā mēs varam, piemēram, izmantot mākslīgo intelektu pārvaldības risinājumos. Līdz ar to papildus tam, ka mēs gribam nodrošināt mūsu klientiem efektīvākus, augstākas kvalitātes un vienvietu pieejamus pakalpojumus, otrs mērķis ir tiešām veidot vienu no efektīvākajām padotības iestādēm Latvijā. Un runājot par jauno aģentūru, tās 3 iestādes, kas tiks apvienotas vienā, tātad ir Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Viens no tiešām, kā es jau pieskāros šiem mērķiem, ir salikt kopā un tiešām asīties uz savstarpējo sinerģiju, savstarpēji papildinošām funkcijām. Kā dažādām funkcijām esot vienai otrai tuvāk, mēs varam iegūt šo 2+2 ir 5 efektu, būtībā šo sinerģijas efektu. Un šeit tādi 3 akcenti, kur mēs tiešām redzam vislielāko šo sinerģijas efektu. Tad viens ir digitalizācijas process, kas pašlaik ir sadalīts starp vairākām aģentūrām, gan domājot par datu bāzēm, kādām atsevišķām funkcionalitātēm. Un saliekot tos vienā aģentūrā, mēs tiešām varētu runāt par tādu efektīvu digitalizācijas pārvaldību izglītībā. Otrs, pārmaiņām nekad nav tiešām tāds īstais brīdis, ja mēs skatāmies no šīs neziņas perspektīvas. Bet īstais brīdis pārmaiņām šī brīdī ir tāpēc, ka arī pašlaik notiek jauno Eiropas Savienības struktūra fondu plānošana. Un šis tiešām ir brīdis, kad mēs varam efektīvāk apskatīties, kur šie struktūra fondi atrodas, kurās no aģentūrām, padotības iestādēm un kā tos varētu salikt kopā labākā sinerģijā. Piemēram, viens piemērs, runājot par Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts izglītības satura centru. Abas šīs aģentūras strādā struktūra fondu finansējuma profesionālās izglītības jomā, un te būtu iespēja infrastruktūras finansējumu likt tuvāk ar saturu saistītajām finansējumu, lai mēs piedāvātu jau pret mūsu klientu profesionālās izglītības iestādēm tādu sinerģiju un labāku pakalpojumu. Būtībā skatīties uz to visu tādā kopainā un tādā tiešām sistēmiskā kopskatā. Un, protams, trešais mērķis, kam jau arī pieskārās ministre, domājot par kvalitatīvu izglītību, mēs visi saprotam, ka tas lielākais ietekmētājs ir pedagogs. Līdz ar to viena no tiešām kvalitatīvas izglītības strateģiskā mērķa sasniegšanas veidiem ir sniegt atbalstu pedagogu profesionālajai pilnveidei. Līdz ar to arī visas tās funkcijas, uzdevumi, projekti, kas kaut kādā mērā risina šo jautājumu, kas pašlaik atrodas citās padotības iestādēs, tiktu savilkti vienā aģentūrā, lai mēs tiešām varam kvalitatīvi strādāt ar pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Šie ir tādi 3 galvenie akcenti, kur mēs redzam tiešām šo sinerģijas efektu un pievienoto vērtību. Jā, manis jau pieminētais metodiskais centrs ir viens no šiem nākamā perioda būtiskajiem projektiem, kas arī rada vilkmi, tādu tiešām dabisku vilkmi, kāpēc šis arī būtu īstais brīdis pārskatīt, kur atrodas dažādi uzdevumi, dažādas funkcijas, domājot par mūsu klientu pedagogu, kas savukārt nodrošina šo augstas kvalitātes izglītību skolēnam. Tad šim metodiskajam centram ir paredzēts un arī valdība apstiprināts liels finansējums, kas arī iedot papildus enerģiju domāt, kā mēs varam šo piešķirto finansējumu un mandātu efektivizēt. Tātad mēs runājam par jaunu aģentūru. Aģentūras nosaukums pašlaik ir apspriešanas procesā. Mēs esam iesaistījuši esošo aģentūru darbiniekus un esam aicinājuši, lai viņi nāk ar labāko iespējamo risinājumu, kā šī jaunā aģentūra varētu saukties un kā viņa varētu reprezentēt visu citu aģentūru, ja padotības iestāžu esošo identitāti. Bet tātad jauna aģentūra, kā es jau minēju, apvieno šīs 3 pašlaik esošās padotības iestādes. Bet šis apvienošanas plāns ir sadalīts pa posmiem, un tāpēc noslēgumā arī pieskaršos šiem dažādajiem posmiem. Tātad pirmais, kur mēs arī atrodamies pašlaik, mēs tātad sarunās gan ar padotības iestādēm, gan ar nozares ekspertiem vērtējam, kāda būtu šī labākais tālākais plāns apvienošanā. Tāpat arī jāpiemina iepriekšējais gads, kad mēs jau saprotot, kāda Eiropas Savienības struktūra fondu projekti nāks iekšā izglītības resorā, jau aktīvi domājām, kur varētu tiešām rast šos efektīvākās pārvaldības risinājumus.
Tāpēc arī šis bija brīdis, kad mēs arī konsultējamies ar OECD un lūdzām izvērtēt, vai kādās no padotības iestādēm varētu būt potenciāls tām efektīvāk un tuvāk strādāt kopā. Bet būtiskākās norises notika šogad, kad mēs arī pašlaik esam veikuši tādu sākotnējo funkciju izvērtējumu, apskatoties, kas ir noteikts padotības iestāžu nolikumos, reglamentos, sapratuši, kuras funkcijas potenciāli pārklājas, bet tad attiecīgi tālāk arī detalizētāk vērtēsim, kāda varētu izskatīties šīs jaunās aģentūras struktūra. Bet tad šodien ir plānot šo jautājumu apstiprināt ministru kabinetā. Un tad savukārt varam runāt par 2 etapiem. Pirmais etaps ir nākamā gada janvāris, kad Valsts izglītības attīstības aģentūrai pievienojas Valsts izglītības satura centrs. Un tad savukārt 2026. gada 1. janvārī mēs plānojam, ka arī šīm jau 2 padotības iestādēm tiks pievienot ar jaunu starptautisko programmu aģentūru, veidojot jaunu iestādi ar jaunu nosaukumu un jaunu struktūru, kas reprezentē šo dažādo uzdevumu savstarpējo sinerģiju. Tas īsumā būtu viss. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Un es gribu teikt, ka klāt ir arī ministras biroja vadītāja Kristiāna Strāņa, kas var komentēt juridiskos jautājumus un nianses, kā arī pārvaldības principus un kāpēc valsts pārvaldē šādas lietas būtu jādara. Komentēs Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Priede. Varbūt lūdzu vārds Priedes kungam. Jā, paldies un labrīt visiem. Paldies, ka uzaicinājāt varbūt dalīties ar savām pārdomām par šo piedāvājumu konkrēto, un es attiecīgi gribētu uzsvērt 3 lietas principā. Pirmā lieta būtu, protams, ir ļoti svarīgs šis konteksts, kādā mēs skatāmies uz šo konkrēto piedāvājumu, un konteksts tomēr ir tajā, ka, ja mēs raugamies uz izglītības un zinātnes politiku kopumā valstī un tā nozīme, veidojot cilvēku kapitālu un konkurētspēju Latvijā, tam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo mēs par šo jautājumu esam runājuši arī produktivitātes padomē, kāda ir, teiksim, šī izglītības pieejamība, izglītības kvalitāte, un tas ir tas, kas noteiks to Latvijas konkurētspēju šodien un nākotnē. Tam ir ļoti liela nozīme, un man tiešām ir liels prieks, ka ministri strādā pie daudzām iniciatīvām, kas pēdējā laikā ir labi redzamas, gan stiprinot pedagogu, šīs gan izglītību, un šīs metodiskais centrs arī izstās ļoti, ļoti labi. Tāpēc tas būtu tāds plašāks konteksts, un es domāju, ka jebkuras aktivitātes, ko mēs skatāmies un vērtējam, jāvērtē plašāk, teiksim, ko tas dod Latvijai kopumā. Runājot par šo konkrēto piedāvājumu, par šo reorganizāciju, es domāju, ka lai to saka, pusi no darba bija paveikta tajā brīdī, kad ārējās organizācijas jau norādīja uz zinām funkciju dublēšanos, un tas nozīmē, ka ministrijai, acīm redzot, jau bija vieglāk saprotot to, ja ir OECD norāda uz zinām, funkciju dublēšanos un vienkārši efektivitātes pilnveidošanu, tad mēs runājam par valsts kontroli, kura, protams, satraucās vairāk par finansējumu un cik efektīvi tas tiek izlietots tajā brīdī, kad funkcijas tiek dublētas. Tas nozīmē, ka šajā reorganizācijā mums vajadzētu raudzīties uz 2 lietām. Viena ir, acīm redzot, šie iekšēji iegūmi. Tātad, ja jaunā aģentūrā tiek novērsta funkciju dublēšanās, tas nozīmē, ka ir vienkārši efektīvāks budžeta līdzekļu izlietojums. Un es domāju, ka tās ir tikai labas ziņas jebkuram nodokļu maksātājiem, redzot šo ministrijas iniciatīvu. Bet, manuprāt, vēl būtiskāks iegūms šīs reorganizācijas rezultātā būtu tas, kādu pakalpojumu un kvalitāti saņemt uz klients beigās. Tad nav runa tikai par to, ko tad mēs ietaupām tajā brīdī, kad mēs it kā samazinām varbūt šo dublējošo funkciju vai kaut kādu horizontālo funkciju pārskatīšanu, jo, manuprāt, tādā biznesa pasaulē tas notiek visu laiku, un nevienu preses konferenci nesasauc par to, ka mēs mēģinām pilnveidot savu organizāciju un uzlabot šo pakalpojumu. Bet kopumā es domāju, ka tas ir tikai pareizais virziens, kad veidot saprotam, viegli uztveram šo organizāciju, un ko šī organizācija dara, un kas ir šis pakalpojums, ko šī organizācija sniedz savam klientam. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis ir noteikti pareizais virziens. Un vēl trešo lietu, acīm redzot, kā jau jebkurā organizācija ir virkni lietu, kurām būtu jāpievērš īpašu uzmanību.
Viens ir tas, ka reorganizācijas rezultāti ir horizontālie procesi, kurus ir skaidrs, kaut ko mēs tur optimizējam, un tad ir unikālie procesi, attiecīgi, kas būtu jāsaprot, vai tur mēs kaut ko nepazaudējam, un attiecīgi šo te, nesamazinām šo te kapacitāti. Un vēl viena lieta arī, manuprāt, raugoties uz tiem atzinumiem, bet tas ir kā parasti, kāds kaut ko nesaprot un neredz, uz kurien tas viss virzās. Acīm redzot jau tā, kā jau kurā reorganizācijā tā komunikācija un tas skaidrojušais darbs par to, kāds tad ir šis sagaidāmais rezultāts un gan tiem cilvēkiem, uz kuriem tas tieši skar, gan arī tiem attiecīgi klientiem. Es domāju, ka tas būs arī tāds ļoti droši vien laikietilpīgs un svarīgs darbs, kas ministrijai būs vēl priekšā. Bet kopumā tiešām es domāju, ka ministrija aktīvi strādā un mēģina pilnveidot šo te pakalpojumu. Un, kā jau es teicu, izglītības un zinātnes politika ir tiešām ļoti svarīga, un tās politikas realizācija, efektīva realizācija Latvijai ir kritiski svarīga. Paldies! Paldies! Un tagad laiks mēdīju jautājumiem. Tā kā mums tiešai, tad es došu mikrofonu, lai jūs varat savu jautājumu uzdot arī mikrofonā. Piebildīšu, ka arī mēs esam šodien aicinājuši būt klāt iesaistītu aģentūru vadītājs gan Inita Jukņēvičs, gan Kristīna Fortiņa. Tā kā, jā. Anstrēta no Latvijas televīzijas panorāmas. Jūs jau sacījāt, ka privātajā sektorā visu laiku notiek šādas izmaiņas, vai šajā ziņā tas arī nozīmē, ka būs kādi finansiāli ieguvumi, un ko tas nozīmē darbiniekiem, ja pārklājas šīs funkcijas, vai rēķināts cik un vai kādi darbinieki arī zaudēs amatu? Ja mēs raugamies, protams, no finanšu ieguvumiem, tad noteikti, ka mēs varam runāt par nelieliem finanšu ieguvumiem tieši tādā administratīvā kontekstā, bet te, man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka tie ir tikai no tādas pārmaiņu viedokļa sekundārie ieguvumi. Par primārajiem mēs uztveram to, ka mēs kvalitatīvāk un labāk varam sniegt pakalpojumu, kas attiecās gan uz metodikas sagatavošanu skolām, gan uz profesionālā atbalsta sistēmu skolotājiem, gan nepārklāties, kā jau mēs te runājām, profesionālā izglītībā ar dažādām aģentūrām vai fondu ieviešanas situācijā viens otram nefutbolējam dažādus jautājumus, veidot tādu ciešāku komunikāciju un pārskatāmību pašā sistēmā. Mums nav vēl pilni aprēķini, ņemot vērā, ka mēs ejam šobrīd pēc rīkojuma, lai mēs varētu sākt rīkoties, ja tā var teikt, uz ministra kabinetu. Un visas šīs sarunas attiecībā arī par cilvēku resursiem, es domāju, ka būs vēl procesā ar visām aģentūrām, un jāsaprot, ka mūsu šobrīd lielākais zelts ir cilvēki, un mēs redzam, ka mēs nespējam aizpildīt arī vajadzīgas vakances, un caur šo mēs arī redzam, kā mēs efektīvāk izmantosim jau esošos cilvēkus, un domāju, tajā būs iegūmi arī atalgojuma kontekstā, vairāk plusā kā mīnusā. Apvienojot sākumā 2, tad 3 aģentūras, kas atrodas katra savā adresē, lai būtu efektīvāks tas darbs un varbūt cilvēki kaut kā apmainītos ar domām, vai paredzēts, kur atradīsies tā jaunizveidotā, vai tas būs visi kopā, vai... Šobrīd vēl nav par to doma, bet uzreiz teikšu, ja mēs raugamies vispār kopumā arī uz ministrijas telpām, kur ir izvietots Valsts izglītības satura centrs, ir jāsaka, ka tas nav kvalitatīvi labos apstākļos, cilvēki šobrīd nestrādā, un mums ir jādomā arī par telpām. Tas varbūt nebija šodienas jautājums, bet uzreiz ir jāatzīst, ka šis fiziskais nodrošinājums šobrīd nav pietiekami labs, lai cilvēki varētu justies darbā labi, un tā noteikti būs tēma, par ko mums būs jādomā. Jā, sveiki, Rudolfs Kriņš, TV3 ziņas. Šeit jautājums par Valsts izglītības satura centru. Tur tomēr viņiem tās funkcijas ļoti specifiskas, kas ir izglītības saturs, mācību materiālu, eksaminācija, bet tomēr viņu funkcijas nav tiešām tik specifiskas, kuras, ka viņiem vajadzēja palikt pašiem pa sevi. Bet, tas jautājums, ja Valsts izglītības satura centrs šeit ir tāds, kuram tā loma ir vislielākā. Vismaz man tā šķiet. Jums ir taisnība, un iespējams vienkārši saprotot to laika posmu, kurā šīs aģentūras ir dzīvojušas atsevišķi, ir vienkārši mainījusies situācija ārpusē. Un, ja kādreiz Valsts izglītības attīstības aģentūrai bija būtiska loma tieši projektu ieviešanā, tad šobrīd tas ir būtiski mainījies, un tas jau, ko mēs šobrīd darām, vienkārši sekojam līdz laikam, iespējams jau ar mazu kavēšanos, bet mainoties situācijai, arī mums ir jāskatās, kā to, kas mums ir,
efektivizēt. Un tiešām šī funkcija, kas saistīta ar metodisko centru, satura izstrāde, eksāmenu sagatavošana, ir ļoti, ļoti būtiska. Tādēļ mums ir svarīgs šis resurs, lai mēs izmantotu visus cilvēkus, visa veida resursus vienkopus. Un lai nebūtu tā, ka kaut kas kaut kur paliek pa vidu netīšām. Jā? Tā ir mūsu lielākā bažas, lai kaut kas kaut kur neiekrīt tajā starpā starp aģentūrām. Un veidojot šo vienu, tas ir arī tas piemērs nav tikai pie mums. Igaunija, protams, mēs daudz skatāmies uz Igauniju, arī mēs paskatījāmies uz Igauniju, un tas bija viņu stāsts, kā viņi ir izveidojuši vienotu aģentūru un labi strādā. Protams, arī skatāmies, kas viņiem nesanāca un kā to apiet vai tiešām novērst pirms tam, lai nebūtu tādas situācijas. Es varu īsi papildināt. Tiešām Valsts izglītības satura centram ir ļoti nozīmīgas funkcijas, bet šīs funkcijas tika iegūst no apvienošanās ar citām aģentūrām. 2 piemēri. Piemēram, Jaunās starptautisko programmu aģentūra aktīvi strādā ar pilsonisko līdzdalību un vairāk tādā neformālās izglītības darba ar jaunatni kontekstā. Savukārt mēs labi zinām, ka pilsoniskās līdzdalības mērījumi parāda, ka Latvijas jauniešiem skolēniem tā ir viena no tādām aktuālajām prasmēm, kas jāattīsta. Līdz ar to, vedot tuvāk neformālo izglītību darba ar jaunatni formālai izglītībai, iegūs atkal mēs runājam par mūsu mērķa grupu jaunietis skolēns. Un līdzīgi arī ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, kuras kompetencē pašlaik ir pieaugušo izglītība. Darbs ar pedagogiem, pedagoģu profesionālo pilnveidi arī ir pieaugušo izglītība. Līdz ar to arī tur ir iespējams veidot efektīvu sinerģiju, atrast labākās stratēģijas, kā mēs efektīvi attīstam pieaugušo prasmes, vai tie būtu pedagoģi vai citās profesijās nodarbinātie. Mēdīju pārstāvjiem. Ar šo arī preskonferenci noslēdzam. Laiks individuāliem jautājumiem. Paldies!